Un šis ir turpinājums par Laudze sarakstīto traktātu Daudēciņ. Palūkosimies uz vēl dažiem citātiem. Ceru, ka jums būs interesanti. 6. nodaļā ir teikts gūšen pusi, kas nozīmē ielejas gars nemirst. Kāpēc gan ielejas gars nemirst? Ieleja pretstatā kalnam, it kā nekas nav. Tas ir tukšums, tas ir ietvars, kur kaut kas var ietilpt. Un ielejā var ietilpt viss, gan upes, gan koki, gan dzīvnieki, gan cilvēki. Arī kalns īstenībā sākas ielejā. Un kur beidzas ieleja, kur sākas kalns, to mēs īsti nezinām, bet kalns var nobrukt. Bet ieleja vienmēr ir tur, kur viņa ir. Vai viņa ir lēzenāka, vai viņa ir dziļāka. Šis ir tāds gars, spēcīgs, kas sevī var visu uzņemt un kas netiecas izcelties. Tāpēc ielejas gars nemirst. 8. nodaļā ir teikts šang šan žo šui. Arī ir tāda dziesma, ka visaugstākais labais līdzinās ūdenim. Un ūdens daujasmā ir ļoti būtisks tēls. Tas ir vismaigākais, vispakļāvīgākais, bet no otras puses arī ļoti varens. Tad, ja mēs iedomājamies, kāds ir ūdens, tam ir dažādi agregāti stāvokļi. Tas var būt tvaiks, tas var būt sniegs, tas var būt ledus, tas var būt plūstošs ūdens. Ja, tad tas var būt gan ciets, gan maigs, gan pilnīgi gaisīgs. Un ūdens vienmēr tek uz leju. Ja, tas necenšas kaut kur plūst uz augšu, ieņemt kaut kādas augstākas vietas, tas plūst uz leju un pielāgojas vietai. Ja. Tas var ieņemt jebkuru formu, var būt pavisam maza strūkliņa, var būt milzīga ieleja aizpildīta ar ūdeni. Pat mazs strautiņš pēc tam pārveidojas par lielu upi vai ietek okeānā un kļūst milzīgs. Ūdens var būt arī ļoti spēcīgs. Ja tad iedomājieties pērkona negaisu vai viesuļvētru, kas var noraut mājām jumtus un izdarīt lielu postījumu un ir ļoti spēcīgs spēks. Ūdens var būt kā taifūns, var būt kā milzīgi viļņi okeānā. Tāpat laikā tas var arī būt ļoti mierīgs okeāns vai mierīgs ezera spogulis. Ja, tad tā izpausmes veidi ir ļoti daudzveidīgi un tas var ietvert sevī visu. Saka, ka agrāk visa pasaule ir bijusi liels okeāns, ja, un mēs esam izveidojušies no zivīm. Un izejot no šīm īpašībām, ķīnieši iesaka arī cilvēkiem līdzināties ūdenim, uzskatot par vislabākajām īpašībām tās, kas piemīt ūdenim. Tad ūdens dod labumu un uztura, baro visus augus, arī cilvēkus. Bez ūdens mēs nevarētu dzīvot, visas būtnes. Un neprasa atlīdzību par to. Un tieši tā arī ir teikts, ka cilvēkiem vajadzētu visiem dot no sevis, neprasot atlīdzību, nesagaidot nekādu atlīdzību, vienkārši dot. Ūdens nesacenšas ne ar vienu. Ja, tas vienkārši plūst, tur, kur ir vieta. Ja nav vietas, tad tas neplūst. Tad tas plūst kaut kur citur. Un tas spēj pielāgoties jebkurai vietai, jebkurai formai, spēj būt gan mazs, gan liels, gan līkumains, gan taisns, un arī cilvēkam būtu jāspēj pielāgoties dažādām situācijām, dažādiem viedokļiem, jāprot uzklausīt un jāiet līdz laikam. Un nevajadzētu sacensties ar citiem, ja, vai mēģināt izcelties, vai nosodīt citus. Tad arī pašam nebūs sirdī nekādas skumjas domas un problēmas.
Jo arī ūdens necenšas ieņemt augstāku stāvokli, tas vienmēr plūst uz leju. Tad tas ir kā ļoti pieticīgs, ļoti pakļāvīgs cilvēks. Bet no otras puses, kā teicu, arī ļoti varens cilvēks. Kad ir iespēja, ja, viņš var izcelties, viņš var ietvert sevī visu. Jo ūdens ir ļoti plašs, ļoti dziļš un arī var būt ļoti mierīgs. Un šīs īpašības ir ieteicams pārņemt arī cilvēkiem. Bez tam ūdens ir dzidrs. Ja, tas var būt duļķains, bet tas var būt arī dzidrs. Un tad, kad ūdens ir dzidrs, tajā var visu saskatīt, visus akmentiņus, visas zivtiņas līdz pašai zemei. Un tādēļ tas norāda uz prātu, kas ir pilnīgi mierīgs, kas atspoguļo realitāti tāda, kāda tā ir. Nekritizējot, nevērtējot, bez jūtām, bez emocijām, vienkārši raugoties uz situācijām tādas, kādas tās ir. Un šādi var iegūt pilnību.